Latvijas izlase sēdvolejbolā ir ieradusies Varendorfā, Vācijā, Bundesvēra teritorijā. Ko nozīmē Bundesvērs? Protams, kad visi saprot, ka tā ir armijas organizācija. Un tātad armijas organizācijā disciplīna jābūt pirmā vietā. Tāpat kā tā ir jābūt pirmā vietā visām komandām, visām 12 komandām, kas ir ieradušās uz Eiropas čempionāta finālu. Un šis Eiropas čempionāta fināls dod iespēju tālāk cīnīties par vēl 3 ceļazīmēm uz Rio Paralimpiskajām spēlēm. Brazīlijā Paralimpiskās spēles notiks tieši pēc gada, septembra sākumā. Un uz to visas 12 komandas iet. Uzreiz pateikšu, ka komandu līmenis ir audzis. Top komanda ir Bosnija, kas ir arī pasaules čempioni, paralimpiskie čempioni. Savukārt pārējās komandas ir vēl pielikušas meistarībā. Latvijas komanda to ir arī izdarījusi pēdējā gada laikā. Un tās cerības, ko mēs saistījām pirms turnīra, viņas vakar pagaidām neapstiprinājās spēlē ar Ukrainu, jo Ukraina uzvarēja mūsu visās seta galotnēs. Ja līdz rezultātam 13 vai 14 Latvijas komanda bija vadībā, tad pēc tam iniciatīvu pārņēma Ukraiņi un svinēja uzvaru, teiksim tā, pārliecinošu uzvaru, kas mums deva vielu pārdomām. Treneru kolektīvs ir pastrādājis, izdomājis tātad izvietojumu, kas ir tāds, vajadzētu būt spēcīgākam. Runājot par vispārējām lietām, tad komandas dzīvo kazarmās. Diemžēl nav nekādu ārēju sakaru, tad interneta istabās vispār nav. Ir klusināts signāls gan telefoniem, gan datoriem. Vienīgā iespēja saņemt maksas internetu ir vienā vietā, un pie tam tas signāls nav tik spēcīgs, lai varētu pārraidīt kvalitatīvas bildes, bet ar to cīnās mūsu super fotogrāfs un žurnālists Romualds Vambuts. Es domāju, ka tas viņam ir izdevies. Jūs jau jūtat, ka gan Delfos, gan Facebookā, gan Paralimpiskās mājaslapā viss notiek. Informācija ir. Tātad pārējās lietas, kā viņas ir, tādas ir. Diemžēl tiešraides arī no spēlēm nav, tāpēc mēs ļoti atvainojamies visiem mūsu atbalstītājiem, līdzjutējiem, faniem, kad nevar redzēt spēles. Bet, es varu pateikt, ka noteikti viņas būs pieejamas pēc turnīra, jo filmējam paši ar savu kameru, pateicoties mūsu deputātam Mihailam Zemļinskim, kurš uzdāvināja mūsu videokameru, mēs varam to arī darīt. Runājot vēl par tiem apstākļiem, kas te ir, tad ir ļoti tāda, teiksim, beidzot ledus ir sakustējies, komandu treneri vakar izveidoja savu asambleju, savu pirmo reizi visi 12 komandu treneri vienotā vēstulē griezās pie organizatoriem un Paralimpiskās sēdvolejbola komitejas vadītājiem, kad tādi turnīri ir jānotiek pavisam savādākos apstākļos, jo mēs spēlējam mēs spēlējam priekš sevis, jā, bet tajā pašā laikā, lai publicitāte būtu, lai mēs varam pateikt, ka izglītības ministrijai vai sponsoriem vai bankai Citadelē, ka šī nauda, kā tiek iztērēta, kā Eiropas čempionāta reportāžas nevienas nav, un, diemžēl tā ir, kā ir, bet mēs par to neko nesūdzamies. Mēs gatavojamies, viss mūsu devītnieks, kas ir uz laukumu, un savukārt sešnieks ārpus laukumu strādā, vaigas viedriem, lai komandai viss būtu, viss arī ir, ēdināšana ir laba, dzīvošana, kāda viņi ir, tāda ir, 2 stāvu gultas, ja, bet tajā pašā laikā, visiem apstākļi ir vienādi, esam disciplinēti, vienoti un cīnamies par Latviju, par Rio. Šodien spēle ir tātad 15:00 pēc Latvijas laika ar Azerbaidžānu, Irānu. Kāpēc? Irānas 4 naturalizēti irāņi. Irāna ir lielvalsts sēdvolejbolā, un viņi ir naturalizējušies pie Azerbaidžānas. Tā kā spēle būs vēl grūtāka, vēl sarežģītāka, bet Latvija var, Latvija grib, un kopā ar viņu tātad var arī viss Latvijas tauta un Paralimpiskā komiteja. Paldies, Andris Ulmans,
no Varendorfas, Vācijā.